visam. Zibens. Man ļoti patīk. Ar augstu pašpārliecinātību. Vismaz vienam patīk šis video. Brīva. Ok, labi, tad izdarīsim tā. No emociju zīmēm manas vairāk raksturo smejošā emociju zīme, jo man vienmēr visu patīk uztvert ar smaidu, ar smiekliem. Manuprāt, jebkuru problēmu var atrisināt ar smiekliem. Man izdevās šo jautājumu uzdot manai mammai, uz kuru atbilde bija ļoti īsa, ka es ikdienā schēmoju. Schēmoju visādas lietas, lieku kopā un saschēmoju. Draugam ieteikt Hannes Magnītis kā labu darba vietu, tāpēc, ka šeit ir forši kolēģi, atvērta darba vide un internacionāla darba vide. Man iecienītākā Hannes Magnītis maize ir rudzurikas. Vai kā man viens klients agrāk teica, rudzu pikas. Hannes Magnītisā mans ceļš iesākās pirms 10 gadiem ar praksi mārketinga nodaļā, un tālāk šis ceļš veda caur dažādām tirzniecības nodaļas darbībām noveda līdz IT nodaļai, un šobrīd jau tas aptver visu Baltiju, jo ieņem Baltijas lomu. Mana loma Hannes Magnītisā šobrīd ir nodrošināt to, lai viss process uzņēmumā, sākot ar pasūtījumu ienākšanu un preces nokļūšanu veikalā, noritētu bez aizķeršanās, ar pareiziem cipariem, pareiziem dokumentiem, respektīvi nodrošināt visu šo sistēmu darbību, lai visas iesaistītās puses ir apmierināts. Vai vēl kā es teiktu, tad, kad man kāds kolēģis saka būs labi, tad mans uzdevums ir mainīt būs uz ir. Jā, man lielākie izaicinājumi, šis ir ļoti labs jautājums, ieviest projektus un sistēmas, kuras vienlaicīgi lieto vairākas nodaļas. Katrai nodaļai ir savs fokus, savi galvenie mērķi, ko viņi no šīs sistēmas vēlas saņemt. Un izaicinājums ir to visu salikt kopā, lai visiem viss ir labi un galu galā arī mūsu klientiem viss ir kārtībā. Jā, es lepojos ar daudzām lietām, bet prātā nāk divas izteiktas. Viena no tām ir, ka ieviešot jaunus, inovatīvus projektus uzņēmumā, mēs esam mainījuši ne tikai sevi, bet arī mūsu partnerus. Kā arī mūsu partneriem tie projekti ir bijuši kaut kas jauns. Tā ir forša sajūta, ka tu maini pasauli visapkārt, bet visvairāk patiesībā man sirdi silda tas, kad es ikdienā redzu, ka kolēģi, kurus es savulaik esmu pieņēmis darbā, un devis viņiem iespēju mācīties, ka viņi šobrīd ir ļoti augsta līmeņa speciālisti. Jā, mans moto darba ikdienā ir, ka nav neatrisināma lieta, un jebkas ir iespējams. Jā, darbiniekam pirmajā darbdienā es noteikti teiktu, esi drosmīgs, esi šeit ar īsto attieksmi, jo visu pārējo var iemācīties. Otra lieta būtu jaunām lietām, saka jā izaicinājumiem, arī ja tu nejūties pirmajā brīdī par to ļoti pārliecināts, tad piekrīti un ar īsto attieksmi tev viss izdosies.